ievedis enerģijas lasījumos, daļa numur 2. Turpinam. Pirmais jautājums. Kāpēc mums ir jālasa enerģija? Priekš kams tas vispār ir? Iesākumu tātad. Pirmajā daļā šobrīd mēs turpinam. Tātad, mums ir atbilde uz jautājumu. Ejiet pa kreisi, ja jūs vēlaties saņemt iepriekšējo ierakstu. Ja? Priekš jums kreisi tomēr būs labi. Ja mums tomēr visas podziņas ir labajā pusē. Bet ejot pa labi, jūs turpinat skatīties. Jā. Jūs sapratīsiet pa pirmās daļas. Tātad, kad mēs esam sasnieguši to emocionālo stāvokli, par kur tika runāts iepriekš, mēs varam aiziet uz mūsu materiālā labuma izveides šajā dzīvē. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams būvēt šajā te 3D dimensijā. 3D dimensijā. Un, lai to izdarītu, mēs nostabilizējāmies ar kājām uz zemes. Un ar mūsu meža piemēru tieši to mēs arī varam izdarīt. Aiziet mežā un nostabilizēt.